Jums vispār nav nekāda morāla tiesība šobrīd vispār runāt. Labrīt, kolēģi. Izveidinājumu. Prieks jūs redzēt. Tik kuplo skaita šodien pēc vakara tusiņa. Ceru, ka jūs esat pieskaitāmi, lai lemtu par 84 miljonu aizņemumu Vanšu tilta pārbūvēja, ka izradies. Kāpēc mani interesē personīgi šīs projekts, šīs kritiskas infrastruktūras projekts? Jo es, kā Imantas iedzīvotājs, izmantoju šo kritisko infrastruktūru katru dienu, braucot uz darbu un atpakaļ. Un man ir jāzina, kā plānot savu laiku, kā jebkuram Pārdaugavas iedzīvotājiem, ja, kā plānot savu laiku, turpmāko 2 gadu garumā, jo izrādījās sarusējušas margas var novest līdz pilnai tilta pārbūvēji par 84 miljoniem eiro. Un šī interese tiešām ir īsta. Jo šobrīd, jebkurš Pārdaugavas iedzīvotājs zina, ka braucot virzienā uz centru, autobraucēji izmanto 3 joslas, neskatoties uz to, ka oficiāli šajā tiltā centra virzienā paredzētas ir tikai 2 joslas. Tas nevienam nav noslēpums. Varbūt izņemot domas vadību, ja, kas nevis pārvietojas pa pilsētu, bet taisa vizītes, kā mēs dzirdējām vakardien no Kotelas kundzes. Nu tad nākošreiz savu vīzīšu laikā Imantā vai Zolītūd vai Bolderāja pajautājiet vietējiem iedzīvotājiem, vai viņiem ir pieņemams, ka šīs remonts, ja, pārvērties par pilnvērtīgu pārbūvē un viņi cietīs 2 gadu garumā. Es domāju, ka atbildē būs viennozīmīga. Trejas kundze, jums būs iespēja izmantot šo tribīnu. Ja jūs esat šobrīd, vismaz staigāt spējīga un runāt spējīga, es labprāt noklausītos arī jūsu teikto. Nē, es varu nosaukt katru personīgi, ko es vakarā sastapu dzeršanas laikā pie mērā. Darba vieta, Rīgas domes telpas. Jūs debatējat, vai ko jūs darat šobrīd? Ko jūs darat šobrīd? Es atbildu jums, sēdes vadītāja kungs, jā. Jums vispār nav nekāda morāla tiesība šobrīd vispār runāt. Jebkura normālajā valstī politikas jau... Izslēdziet, lūdzu, Stepaņenko kungam mikrofonu.